Nu tā, maziņš ieskatiņš, ko nozīmē skriet šito murgu taisno distanci. Lieldienas zupu seriāla. Tauru pērgļi. Tāds ir tas paskats, tālumā neviens nav. Meijers tur kāds kilogramu. Es jau aiz runāt nesaprotu, ko runā. Kilometru priekšā ir meijers. Un aizmugurē viena meitene man te nāk. Es pats jau arī eju soļos. Tikko bija dzeršanas punkts. Nevar izturēt šito karstumu. Puls neļauj vienkārši skriet. Kā paukšā jau pār pa 165. Man vecam cilvēkam tas ir pat traku. Man vajag atpūsties. Paika gabaliņu, tad paskiem. Tas jau būtu sūds, bet trakākais ir, ka šitām zilajām kedām nevar skriet pa granteni. Jo zeķis jau arī sasvīduši un tādu puteklīti noteikti gan jau, ka to grantu paceļ augšā. Aizbāz pirkstais zeķis virs papēža, sāpīgas vietas tūlsnes taisās, sajūt pilnīgi tāds sīks gruzīšs. Grants putekļi iet caur zeķi. Viņi sasvīd uz mitru un sākās rīvēšanā. Jau 11. kilometrā sāk rīvēties, kur vēl finiša. Tagad ir 16 kilometrs. Līdz Vērgļiem bija 24, tātad vēl 8 kilometri. Jāies pa Rēgļu stacijai pa sienu. Mājas stūra ar roku jāiesit. Nevis jāiespēr, bet ar roku jāpiesgāja. Jāpadzer tēju. Un tad 17 km laikam bija apakaļ. 17 vai 18. Bet apakaļ jau būs vieglāk. Jo prom visi iet pret kalnu. Nezinu, kā tas vilciens ir kādreiz braucis. Gan jau kā ziemā buksē. Doma jau bija griezties apakaļ. Pie 13,5 km un tad aizskriet apakaļ līdz Taurupas stacijai. Tā būtu pusmaratons, bet tā kā pēdējais es patreiz neesmu, tā varbūt ir vērts pacensties tik līdz galam, jo finišā šampanietis būs, laikam es redzēju, veselu torbu bija šampaniešiem. Es jau nedzeru, bet kāpēc Barčikā neielikt mājās vienu pudelīti stiprā? Gan jau sieva izdzers kādreiz pa svēkiem. Labi, jāsāk akā kādu gabaliņu paskriet. Pulsim nokrīties uz 140. Var akā paskriet, kamēr uzkāpja 165, tad akā jāsabremzē.